Sāns Valters, komandas pieredzējušākais spēlētājs. Tavs komentārs, kāpēc šodien neizdevās tomēr izcīnīt uzvaru? Sākums bija labs, 9-2, 20-14, bet beigas tomēr pašvaks. Nezinu, kaut kā mēģinājām iespēlēt jauno saspēles vadītāju. Viņš vēl nebija, kā saka, nav pieredzes pie mūsu spēles. Un pēc tam mēģinājām otrā puslaikā mainīt gan ar zonu, gan likām visus latviešus, lai gan nespējām viņus noturēt. Viņi svarīgos brīžos iemet visus metienus un bīzi. Es nezinu, būtu garais gals. Nenospēlēju tā, kā vajadzējās. Es pats nometu daudz metienus garām, lai gan izmet diezgan daudz savus metienus, kurus vajadzēja iemest noteikti. Es domāju, pirmā puslaikā noteikti kļūdas mums bija tas, kāpēc mums pazuda bišķi spēles pavadiens. Tāpēc arī es domāju, ka atkal kā vienmēr mēģinājām kaut ko saglabāt, bet nesanāca tā. Kā pats jūties vispār? Jeruzalemē palika sausā, bet pēdējā LBL mačā 20 punktu, šodien ar 13. Ja godīgi, ne visai neesmu apmierināts galīgi ar savu sniegumu, bet mēģinu ieiet ritmā un noķert to metienu, bet pagaidām nesanāk kaut gan. Tas nav kaut kāda kondīcijā, es nejūties vai spēles sistēmā nejūties? Tieši kaut kā nav, kā saka, pārliecība bišķiņas pazaudējis, un tas pār šitādām spēlēm, kur spēlē daudz minūtes, tad es domāju, lēnām atgūšu un bišķi jāpiestrādā pie metienu un viss būs kārtībā. Latvieši, jūs normāli cīnījāties, Kristapam 23 punkti, Bērzam 11, 14 bumbas, 5 bloki, tev arī 13 punkti, Dairim 8 punkti, 4 asisti, Leģionāri toties nekādi, Parahauskim 3 punkti, Keinam 3 punkti, Gatsonam 2, labi viņš jaunais, Viljamsam it kā 12, bet visi iemest pašā sākumā, pašās beigās, kad visi jau izšķirts. Kas tavuprāt, kāds tavs komentārs Leģionāriem, kāpēc viņi tik bāli spēlē? Es nezinu, varbūt nav augstākā līmeņa. Es domāju, ka Čeins iespēlēsies. Es domāju, viņš mums noteikti palīdzēs. Arķemam vajag vairāk piespiest sevi. Es domāju, viņš ir jauns, nepieredzējis. Viņam vajag palīdzību no malas un tīri psiholoģiski. Viņu noskaņot labāk piespēdēja par Rimu Kurtnē grūti atrast. Grūti pateikt, varbūt viņš pa daudz un psiholoģiski kaut kā nospiež tos spēlētājus. Viņi nevar, ja kaut kas bišķi nesanāk, tad viņi nevar arī sev atrast spēks saņemties tālāk. Bet pa Keinu, viņš ir tāds spēlētājs, kāds viņš ir, bez metiena. Bet, ja viņš iemet no apakšas, tad ir, ja nē, tad nav. Bet Dereks arī saspēles vadītājs, kurš vairāk var atrast izdevību sev nekā citiem. Kāda mums ir, tādiem jāspēlē un tādiem jāmēģina arī uzvarēt. Vēl jau nav tomēr sezonas beigas, var jau pamainīt spēlētājs teorētiski, tas būtu jādara? Grūti pateikt, to, lai izlēma, tas nav manā kompetence, to, lai izlēma treneru un vadība. Jāprasa tēvam, kā tur ir. Kas jāapmaina līdz sestdienai, līdz spēlē ar Himkiem, lai tomēr varbūt izdotos aizķerties pret Eirolīgas klubu? Es nezinu, jānostās noteikti šitās spēles video. Jāizanalizē gan Kim, gan mūsu, noteikti pirmkārt mūsu spēle un jāizmirst šitā spēle. Es domāju, tīri psiholoģiski, lai mēs varam noskaņoties tajā spēlē un jāiet ar svaigu galvu un jācīnās. Super, Sant, paldies par interviju, lai veicās.